Šodien jauks remonts. Uz remonta tāds skaists T5. Izskatās forši. Bišķiņ izjaukts. Motors ārā, kārba. Lieta sekojošā, sākam drausmīgi gaudot. No sākuma domājām, ka karājušais gultnis starp pusasī, bet beigās tā kā viss palika uz kārbu. Noņēmu. Vieglāk šeit ir izcelt motoru ar visu kārbu, nekā tur mocīties. Pie reizes arī apskatīsimies motoru. Sajūgs jau bija mainīts, jauns ir Lukas. Un noraujot 5. ātrumu, mums jau ir šāds te skaists skats jau. Gultnim ir sadalījies jau separators. Vai kur skaistas bumbiņas. Jā. Tātad skaidra bilde. Eļļa kārba bija. Jā. Tā kā neteikt, ka nav eļļas vaina, jā. Vienkārši laika zobs dara savu. Varam spriest, ka noskrējiens viņam ir droši kā lielāks nekā spidometrā. Jauksim kārbu ārā pa sastāvdaļām. Izrādās, ka Volkswagens piedāvā kārbai gultņu remkomplekts Lukas. Pasūtīsim, redzēs, kas tur iekšā. Bildēs ir visi saļņiki, gredzentiņi, gultņu komplekts, pilnīgi viss. Lietota kārba skatījos, ir cipars iespaidīgs, jā, un pirkt kaķi maisā pa kaut kā 1000 eiro. Es domāju, ka labāk ir salikt jaunus gultņus un braukt tālāk. Ir vēl kaut kāds sīkas nianses, bet, cerēsim, ka tās viss varēsim atrisināt. Jaucam tālāk, skatāmies, cik tālu viss ir slikti. Lūk, viens gultnis jau ir. Čau. Kārba reizinātājos. Kā tas sarežģīta nav. Rekur ir mums tas, kas mums gaudoja. Jau bumbas ir kantainas. Gultu nos dabuju. Pasūtīju gultņu komplektu. Izrādās, kārba ir remonta komplekts. Atnāks, skatīsimies, kas mums der, kas mums neder, kas mums vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Tā. Šāds izskatās komplektiņš. Gearbox. Jā. Viņi ir 2 veidu. Vienu jaunākiem, vienu vecākiem. Visi gultnīši ir iekšā. Saļņiki blīvītes, jā. Pie kārbas jaukšanas, protams, te visādi kārbas jaukšanas man te visādi gāja. Šālas metinājuši šitā, bet, dabūju visu ārā. Lai samainītu vārpstai šo te gultni, jāizjauc visa vārpsta. Zobrat uz galda. Un šeit pa vidu ir sprostgredzens. Ja kāds izdomā jaukt, tad dalās viņa 2 daļās. Presējās viena daļa nost, un pēc tam otra. Vislabākais sameklēt oriģinālo rasējumu, tur apstīties, kurā vietā katrai kārbai atrodās sprostgredzeni. Bet pa lielam nav tik traki. Un tā, visi jaunie gultņi ir iekšā. Vistraģiskākais, es samanītu šo te gultni, kurš atrodās šeit starp zobratiem. Šis te zobrats ir vienā lējumā ar visu asi. Nācās izjaukt visu šos te zobratu sistēmu. Šeit pa vidu, zem atpakaļgaitas zobrata ir sprostgredzens. Pirmais vajadzēja nopresēt šo te daļu, noņemt sprostgredzeni, un tad tika nopresēta šī te daļa. Un tad tikai varēja tikt pie gultņa klāt. Kas to nezin, labāk klāt neķerties, var daudz ko salauzt. Bet, ja ir oriģinālais rasējums, kārbas nav nekādu problēmu. Tā, šodienai pietiks, rītdien montēsim visu kopā. Kārba salikta. Jauns šlices gals arī.
Nu ko, atliek montēt kopā un likt visu iekšā. Busam zobstiksnas maiņa, kad motors ir ārā. Kas var būt ērtāks? Sēd uz ķeblīša un skrūvē. Varētu katru dienu mainīt zobenes šādā te veidā. Agregāts vietā. Atliek tagad tikai salikt visus sīkumus. Jaunas paduškas, arī starteri dabūju nomainīt. Nu ko, liekam visu kopā. Lēnām būs atgūst iepriekšējo izskatu jaunās skaņās, arī jauns radiators. Vecais vienkārši jau bija sācis deformēties un drupt. Neuzskatīju pa vajadzīgu, tā sakot, jau šādi te izlocījies. Man liekas, ka aizaudzis arī, jo pēc smaguma ir diezgan smags. Būs jauns, skaists. Būs saskrūvēts. Turis man uļā. Busiks saskrūvēts. Panelī nekas mums nedeg. Nu ko, testa brauciens. Liekam pirmajā. Kārba slēdzās labi. Trešais. Ceturtais strādā. Liekam piektajā. Ideāli. Vējš tikai svilpo, piestāsim. Nu ko, ieliksim. Atpakaļgaita viegli slēdzās. Un darbojās arī. Ko varu pateikt? Remonts izdevies veiksmīgs, kārbai gultni samainīti. Viss klusi, motors rūts, zobsiksnes samainītas. Vēl visādi sīkumi. Atdosim saimniecei, lai brauc, priecājās. Un busiks atkal iegūs ar otro dzīves elpu.